Visi domā, ka tikt lielākajā pasaulē pārdošanas, apmācību, treniņu kompānija ir kā laimēt zelta biļeti. Cepumiņa, tējiņa, čipsīši un vienkārši skaiti piķi un griežās. Aha, sasapņojies. Es tur pavadīju nedēļu un maucu tā kā gaļas mašīnā iekšienē. Un tagad es esmu mājās, lai es bez jebkāda korporatīvā bullshita un cenzūras es izstāstītu visu patiesību. Un ja tu domā, ka tu proti strādāt, vecīt, tā nav taisnība. Tur cilvēkus vienkārši pārvērš par terminatoriem, kuriem nav personīgās dzīves. Un nav tādas frāzes, zini, kā ir, es bišķiņ esmu noguris. Ir tikai plāns un fuckinā disciplīna. Šajā video es tev izstāstīšu, kā patiesībā dresē pasaules labākos pārdevējus un kāpēc Amerikas pārdošanas modelis ir reizē ģeniāls un arī pilnīgs pizdzēts. Cik tas ir nežēlīgs un vispār vai tas ir tā vērts. Bez ūdens, tīra mana pieredze, braucam, skatāmies. Čau! Redzi šito te? Lielākā pasaulē B2C pārdošanas kompānija. Ejam iekšā ofisā, skatāmies, kas te notiek. Godalgas, kas mums te ir 100 miljonu godalga. Esam iekšā Reko ofisā. Starp citu, Rekur ir lielā misija. Ar to, ko 7th level grib izdarīt, un principā mainīt to, kā tiek uztverta pārdošana. Reku ir lielais kabinets, kur notiek visa filmēšana, kur Džeremijs Mainders pats uzstājās. Reku grāmatas, lielais skapis un Reku ir whiteboards, kur tu vari rakstīt virsū, un Reku ir viss ekipējums, kā viņš visu filmē. Protams, ar viņa darba kreklējiem. Foršā lieta. Un kas vēl? Nu, jā, tā izskatās aizkulises. Pagaidām šāds office, Reku tik te liels open space, Reku cilvēki šeit sēž, dažādi kabineti, Reku šeit te. Šeit, man liekas, prezidents kaut kad iepriekš sēdēja un strādāja. Un, nu jā, tā te izskatās, un es arī pavadīju nedēļu šeit pats, arī veicot zvanus klientiem, un šodien izstāstīšu šo to, par to, kā man gāja un pie kā es nonācu. Tā, nu ko, ķeramies klāt, stāstīšu par savu braucienu uz štatiem, specifiski stāstīšu par šo nedēļu, ko es šeit pavadīju, kā es atbraucu un rīt jau dodos atpakaļ. Sāksim ar fun lietām un tad pakāpeniski nonāksim līdz nopietnējām lietām. Ēšanas vietas, lai paēst štatos, kad es saku štatos, es runāšu tikai par Arizonu, par Skotsdēlu, jo es esmu tieši te. Labā lieta ir tāda, ka ja dienas vidū gribās izskriet paēst, tad to var izdarīt ļoti ātri, jo viņi mega ātri vienkārši padot ēdienu. Nu, tā kā nereāli. Reāli tā kā sakarīgu paičānu var dabūt ātrāk nekā mūsu tā kā Latvijas kafenēs. Un es esmu uztaisījis maziņu topu, lai arī tu, es nezinu, jo tu gadījumā brauc uz štatiem, lai tu varētu nogaršot labu ēdienu bez eksperimentiem un failiem. Tad mana top 1 vieta ir Five Guys. Otrajā vietā ir Sweet Green, kur var paēst ļoti labu sakarīgu ēdienu, un viņiem tad arī parādīsies video, viņiem reāli tiek servēts ēdiens, apakšā iet bļoda, un vienkārši tiek ēdiens salikts iekšā, un ļoti ātri, garšīgi, un tā, nu tiešām, normāls cilvēcīgs ēdiens, kas nav fast foods, jā. Tad bija kava, tad arī būs video, kur tāds milzīgs tā kā kebabs bija, un ļoti foršs garšīgs, viņš tā kā meksikāņu ēdiens, Chipotle, kas bija ļoti forša, un arī Shake Shacks. Man likās, ka ir labs, tur ir labi burgeri, bet pēc tam es sapratu, ka kaut kur ir citur. No manām top kafijas vietām bija noteikti Coffee Press, kur es iesaku iet, un, ja runa par sabiedrisko transportu, tad Ubers, nu es nezinu, tur par $10-15 var aizbraukt gandrīz vai kur gribi. Protams, tad, kad ir peak hours un no rīta visi brauc uz darbu vai no darba, protams, jārēķinās ar to, ka tas var maksāt tā kā 2x, kas man bija vēl viena liela problēma, es nevarēju piereģistrēt savu tā kā telefonu numuru, lai gan man jau bija Ubers, es nezinu, kas bija noticis, vai es vienkārši reģistrējos lidostā un beigās man nācās palūgt kolēģim, pie kur es palieku, lai viņš man izsauc taksi un es vispār varētu atgriezties, atbraukt pie viņa uz vietu, tajā vietā, kur es nakšņoju. Lūk, un beigās es tikai uztaisīju savu kontu nopērt, tā kā ar savu ASV numuru, kad man bija ASV numurs, tad es varēju uztaisīt Uber un lietot. Kas vēl ir riktīgi forši, arī šajā štatā, šeit Skotsdēlā, brauka arī šie bez vadītāja Jaguara takši. Man pašam vēl nav izdevies pabraukt, uz viņu varbūt šodien, es ceru, ka mēs šodien tā kā to izdarīsim.
Man liekas, tas tāds futuristisks piedzīvojums, tagad te ved mašīnu un tur nav vadītājs. Es noteikti to izdarīšu šodien. Par darbu lokāli, tad ar šo uzņēmumu es sadarbojos jau gadu. Es esmu viņu kontraktors un atbraucot uz ofisu, es sapratu to, ka vērtības tādas vērtības, kas nav tāda cilvēciskā komunikatīvā daļa, par to, ko es ieguvu šeit attiecībā uz maniem skilliem, zināšanas un saprašanu, 0. Ja? Jo visi ir aizņemti, tāpat arī kā strādājot online. Grūti cilvēkus dažus tur vieglāk dabūt ir online nekā offline. Man kā disciplinētam cilvēkam, bez šīm sarunām tur no rīta un vakarā aizejot prom no ofisa, protams, komunikācija ārpus darba, tas ir cits stāsts, kam bija tā vērtība, bet tā darbs no ofisa, man liekas, vispār ir bezjēdzīgs. Ņemot vērā to, ka es jau veselu gadu strādāju remote un arī ar saviem klientiem Latvijā, tā nākšana uz ofisu, man liekas, tas ir tāds vajadzīga lieta priekš tiem cilvēkiem, kuriem nav mājās, kur strādāt. Un, ja tu nevari saņemties, tad tu nāc uz ofisu un tu strādā un darbojies. Ja tāda vieta ir, uz kuru atnākt, ir forši, ja viņas nav un tu vari disciplinēt mājās strādāt, man liekas arī, tas ir forši. Tas, ko es, protams, sajūtu milzīgu vērtību tajā, kad es strādājot no mājām, ka man nekur nav jābrauc vai man nav jābūt šeit, lai es varētu iegūt tos ienākumus, ko es iegūtu tur, ka es varu būt kopā ar saviem bērniem. Savu dēlu, savu meitu, savu sievu. Nevienmēr tas tur fun ir un tur gribās to laiku pavadīt, bet īpaši, kad aizbrauc prom, tu saproti, cik forši un vērtīgi ir tomēr, kad es varu nolikt gulēt savu dēlu. Par cilvēkiem. Visi gatavi runāt, par jebkuru uz ielas cilvēku, tur var mazo small talk uztaisīt. Noteikti arī tāpat kā Latvijā, vienkārši var aprunāties. Šeit viņi ir vēl atvērtāki uz to. Ja mēs runājam par pārdošanu, šeit tas tiešām ir līmenī un arī servis. Cilvēki tādās random vietās, šeit arī būs video viens par to, kurš pirku vienu tur sviestmaizi. Kā cilvēks mani apkalpoja, nereāli, mega kruta. Oh, I've been ready, but today's a good Tuesday for us. Perfect. Yeah, so we'll take us every today. What would you advise, because I'm first time with you guys? For us, how are we feeling on the cold or grilled sandwich tonight? Grill. Grilled. Tonight, I'd say the cowboy or the beef cheesesteak. And then we got the meatball tonight, which is classic. And then we also have a goat cheese. And then something like a little hoopy. It's like the cowboy, but just a little bit smaller. Yeah. Oh, okay. How big is the cowboy sandwich? Oh, it's 12 grains, so it's like two of these cups. Give me a moment. And just like that, sir, your Tuesday's on the way. I'll be right back, sir. I'll be right back. Respektīvi, viņi reāli iespringts uz to, lai forši pārdot, tev izstāstīt kaut kādas lojalitātes programmas, piedāvāt. Brīļu veikalā nebija pats labākais experience. Es pirku Ray-Ban brilles un meita brilles. Un viņi man saka, ja tu tur uztaisīsi reģistrāciju, tad tev būs tur garantija vai kaut kās. Un mēs te tur čakarējāmies, lai es to izdarītu, protams, ar savu Latvijas numuru, ja. Es tur pačakarējos, lai to vispār izdarītu, un tad, kad beigās man izdevās to izdarīt, viņi man vienkārši izsit, saka, davai maksā, es skatos, brilles maksā 460, starp citu vēl viena interesanta lieta, ka viņiem visas cenas ir norādītas bez šī štata nodokļa, ja, tad uz štata nodoklis tiek pierēķināts klāt, un respektīvi, mēs viņi pasaka, un tur tas cipars jau ir tuvu kaut kur pie 6 sotakiem. Es tāds, wow, paga. Es saku, ka, cik tur tās brilles īsti maksāja, man izstāsti. Un viņi man sāk stāstīt, ka īstenībā tā apdrošināšana maksāja $65. Es tāds, paga, es kaut kā palaidu šo, atvainoju, šo palaidu garām viņa, un tad viņa saprata, ka, viņa obviously man to neizstāstīja, ja viņa nepateica to cenu. Un lūk, tas ir tāds veids, esiet uzmanīgi, ka tad, kad jūs pērkat, skaitiet, jo pirmais confusions ir tas, ka tas cipars, kas ir vienmēr tur price tags, nekad neatbildīs tam, ko tu reāli maksā, tāpēc, ka dēļ šī nodokļa, bet, bišķiņ galvā vajag paskaitīt, ka tur tie 8-10% klāt. Lai nav tā, ka tu vienkārši nopērc kaut ko, jo šeit viņi man neizstāstīja par to, ka šis maksā naudu, un es vienkārši būtu samaksājis, izgājis ārā, es jau vairs nenāktu atpakaļ, ja? Un tad, kad es viņai to sāku stāstīt, viņa tur, mana problēma, es tikai to neizstāstīju. Tas bija beši neforši. Foršā lieta ir tāda, ka kamēr es tur čakarējos ar to formas aizpildīšanu, ko viņa riktīgi kruti izdarīja,
Viņa redzēja, kā ienāk citi cilvēki veiklā. Viņa bija vienīgā tur. Viņa pateica, Klau, tu tā kā būs ok, ja tu tā kā paturpināsi tā kā šo pildīt pats, un es aiziešu aprunāšos ar tiem cilvēkiem. Un tad, kad viņa to izdarīja un aizgāja, man likās, tas ir mindsets, tas ir zelta darbinieks, kurš ne tikai rūpējas par to, lai palīdzētu klientam, ar kurš jau principā jau ir deals, jau ir kabatā, viņš domā, kā nepalaist garām nākamo, tā kā pie tā trafika, kas ir. Es viņu arī paslavēju, tā kā vadītājs priekšā, tad, kad viņi pēc tam iznāca, jo viņam tur vajadzēja kaut ko čakarēties ar manu pasūtījumu. Lūk, tā kā tas bija forši. Ne tikai tādi pārdevēji ir, kas tev vienkārši grib kaut ko pārdot, arī tad, kad es pirku elektrolītus vienā sporta veikalā vakar, pārdevējs man reāli uzstājīgi mēģināja palīdzēt saprast, ka man nav jāpērk vienkārši kaut kāds brenda lieta, jūs tur pirku Drink Element Tea tos elektrolītus, kurus nesūta vairs uz Latviju. Man viņi ļoti patīk pēc garšas, bet viņš man reāli uzstājīgi teica, Klau, vecīt, re, kur ir šitas, viņam ir atlaide, viņš maksā $10. Tur tā kā uz pusi lētāk nekā tas tavs Drink Element Tea, un šeit ir labākas sastāvdaļas. Un man arī patīk, ka vienmēr šī attieksme, kad ir tāds patiesums, kur cilvēks tiešām viņš tev reāli grib palīdzēt. Lūk, tā kā bija arī tāds stāsts. Un kas vēl interesanti par cilvēkiem šeit, ir tas, ka viņi nelamājās. Viņi pārsvarā izsakās tur zolīdi, neviens neizmanto N-vārdus, jā, salīdzinot ar mani, jā, tā kā es mēdzu palamāties, jā, tā kā tāds es esmu, jā. Un ļoti interesanti redzēt to, kā, piemēram, citi cilvēki, kā amerikāņi šeit, viņi tādi ļoti ieturēti, tā kā šajā jautājumā. Kas ir tās lietas, ko es pamanīju, kas notiek savādāk, ne tā kā Latvijā? Pirmkārt, jau braucot uz šejieni, es uztaisīju vienu pasūtījumu uz Airbnb, un mana sieva uztaisīja arī pasūtījumu ar kosmētiku, kuru Latvijā vai nepārdot, vai viņa tur ir dārgāka, un es arī gribēju pasūtīt šos elektrolītus. Un interesantā lieta bija tāda, ka, kurjeri, es nezinu, kā Amazons, jā, Amazons laikam atstāja, bet viņi neatstāja paciņas pie Airbnb. Viss. Tā kā, un abas paciņas aizgāja atpakaļ, tā kā tas ir tas, ar ko vajag noteikti rēķināties. Tad, ir ceļšķi kofiju-šopos, tad, kad tu maksā par kafiju, tev tā kā reāli uzspiež atstāt tipu. Jā? Tu nevari samaksāt, tu nevari pabeigt transakciju, lai veikt samaksu, ja tu neizvēlies, cik dolārus tu gribi atstāt tā kā tipu, vai arī tu nevēlies atstāt. Tas tāds liels pressures uzspiest tā kā nē tipam. Un es pat arī pamanīju, tā kā kolēģi, kurš vienmēr atstāja tā kā to tipu, es viņam prasīju, kāpēc viņš to dara. Viņš saka, viņi šeit pelna maz naudas, tā kā es palīdzu. Un, jā, man liekas, ka tā ir tāda forša lieta, tas tā forša, ka tu vari palīdzēt kādam. Svarīgākais, man liekas, no tāda biznesa aspekta liekas, vai nav tā, ka šie uzņēmēji, kam pieder šie coffee shopi, jau ir ierēķinājuši to, ka šie cilvēki no saviem tipiem spēs pelnīt naudu, un tāpēc viņiem maksā mazāk. Jā? Kaut kā tā. Šeit Arizonā te viss ir diezgan, es to tā saucu flat, jā? 2 stāvos, tikai tur 1-2 stāvi, varbūt tur kaut kādos atsevišķos kvartālos ir vairāk, un viss tā diezgan asketiski līdzīgi, tā kā Marokā izskatās tāds pelēcīgs, kaut kādos tādos tumši oranžīgos fonos, tāds viss concrete, un nav tādu, eye-popping reklāmu, jā, tur nav tur LED gaismu, ķipa nāc šeit, te reku, kruta, visi forši, un saprotot to, kā tu esi flat, tu nevari pārredzēt visu, tu brauc vienkārši pa ceļam, es neatceros, kas tur par izkārtiem, ko, un es saprotu to, ka viņam no biznesa aspekta ļoti svarīgs ir šis online presence, kā tevi cilvēki redz online, pēc kādiem atslēgas vārdiem tevi atrod, kad tevi neatrod, un visas šīs lietas. Un tā ir tāda super svarīgā lieta, man liekas, katram ASV uzņēmējam šī viņu online prezence. Tāpēc, ja tu domā par to, lai izveidot kaut kāda veida biznesu, tad es domāju šiem lokāliem cilvēkiem palīdzēt būt redzamiem cilvēkiem, kas meklē viņu pakalpojumus, sevišķi googlē pēc atslēgas vārdiem, tā ir top lieta un kā viņi tevi atšķirs no citiem. Izdevās arī uzspēlēt vienreiz golfu. Ko es varu pateikt? Šeit ir golfa paradīze.
pamatīgi. Nu, tā kā šeit reāli es biju vienā lokācijā, kur bija viens veikals, un tad izrādījās, ka tur blakus ir vēl viens veikals. Un, ja tā kā mērogu, tā kā uzlikt mērogu, tad tie ir mūsu visi Latvijas golfa veikali ar golfšopiem reiz 10. Es noturējos un es neko nepirku. Pirmkārt, tāpēc, ka man neko nevajag, es tagad maz spēlēju, un vispār es cenšos mazāk pirkt nevajadzīgas lietas. Bet tas fakts kā tāds, ka to iespēju šeit ir nereāli daudz, un tā kā tieši tā kā uz šīm golfa precēm man tas ļoti patika. Starp citu, runājot par lidojumu, kas man bija vislielākais tāds atvieglojums, kas manu lidojumu padarīja super vieglāku, foršāku, bija tas, kad šajā garajā lidojumā no Francijas uz Arizonu, kas bija 11 stundas, 12 vai 13, bija internets ļotakā. Un arī ar Baltikā bija internets. Un forši, ka tev ir saikne ar savējiem, tu vari kaut ko pačatot, uzrakstīt kādu ziņu sievai, tur bučiņu nosūtīt. Es nezinu, tur ar bērniem aprunāties. Un vispār būt online pieslēgumā, tā kā nečakarēties, tur neielapa. Bija tāpat tur salādētas filmas un tā tālāk, ko skatīties, kaut kādi treniņi. Tā ir tāda super forša lieta. Par uzņēmumu 7 Level, lielākā B2C pārdošanas apmācību treniņu kompānija pasaulē. Un par to varbūt, ko ikdienā es neredzēju šī gada laikā. Pirmkārt, tā ir tā kultūra. Ļoti var redzēt, kā šī hustle kultūra šeit ir through the roof. Un ne tikai, teiksim tā, ja tev rezultāti nav, tad tas veids, kā tu vari parādīt to, ka tu esi committed, ka tu gribi sasniegt rezultātus, ir caur vienkārši kaut kāda nenormālām darba stundām. Tad, kad tu strādā, tur nāc, tur strādāt agri no rīta, pirmais atnāc un pirmais aiziet promā, tad tevi visi praizot te un saka, ka tu esi top čalis, tāpēc, ka tu tā dari, ja tu vēl ofisā, nezinu, tur aizmiec ofisā un pamosties un neej uz mājām, tad tu vispār esi visiem idols un labākais, foršākais čalis. Respektīvi, par šo hustle kultūru, par kur ir stāsts, ka dēļ tā, ka viņi strādā šīs trakās stundas, viņiem nav laika atpūsties. Tur aiziet uz sporta zāli, pasportot. Es neredzēju, ka kāds no ofisa cilvēkiem kaut ko tādu dara, varbūt kaut kāds pārītis tur no rīta nāk. Vakarā tas principā nāc mājās, ej gulēt, un tad viņi vēl strādā sestdienā, svētdienā, loģiski viņš vienkārši mājās guļ un atpūšās vienkārši, un tad atkal pirmdien iet uz darbu. Runāju ar vienu citu kolēģi, viņš saka, jā, tas ir ok, esmu gatavs 3-5 gadus šitā pavadīt, lai man pēc tam būtu foršāka dzīve. Un man arī, viņš teica, viņam arī patīk to darīt. Viņš tāds, zin kā, man sapnis ir būt skolotājiem skolā, peldēšanas, bet saprotu to, ka ar to algu es nespēšu dzīvot to dzīvi, kādu es gribu. Tāpēc esmu gatavs tagad strādāt, vienkārši plēst savu dirsu par 11 stundām dienā, lai nonāktu tur, uzbūvēt kaut kādus aktīvus. Un, starp citu, man arī patīk strādāt te. Tāda bija atbilde. Kas vēl likās interesanti, redzot daudzas pārdošanas komandas Latvijā. Protams, ir dažādas kultūras, dažādi cilvēki. Bet visbiežāk pārdevēji ir tādi, viņi ir, nezinu, tusētāji, kā viņus nosaukt, jā. Un tas bieži vien ir saistīts arī ar alkohola lietošanu, un kas bija ļoti interesanti, ka šeit cilvēki, viņi vienkārši nelieto alkoholu. Ceļšķi tie, ar kuriem es biju šeit kontaktā, tas nav tā, ka viņi tur davai otrdienas vakarā, mēs tur satikāmies, bijām Topgolfā, arī ar visu komandu. Jā, tur varbūt kāds, es nezinu, tur pāris cilvēki kaut kādu cērienu iedzēra kokteili, tur vairāk meitenes iedzēra. Tas ir riktīgi forši kudols. Man liekas, tas tāda nereāli krūta, ka cilvēki nelieto alkoholu, jo tā vide, cilvēki nelieto alkoholu, un tad tev pašam tām pateikt, davai šodien iedzers aliņu, ir tāds, negribās. Nē, ko var pateikt? Amerikāņi noteikti ir manieki. Tu viņus vari ienīst, vari atbrīnot, bet neatzīt to, ka viņi ir reāli krūtākie pārdošanā. Ir jābūt idiotam, lai to neatzītu. Un es no turienes atvedu ļoti daudz
dažādu ideju un atklāsmju. Tāpēc viss šis nesalīdīs vienā vidīkā, tāpēc obligāti uzspied subscribe pogu, kur es šeit dalīšos vēl savā kanālā ar vairākiem videoklipiem. Un ja tu gribi būvēt biznesu un pārdot tā, lai taviem konkurentiem šādas te acis būtu, noteikti piesakies uz šo kanālu, jo es turpināšu stāstīt par dažādām metodēm, par dažādiem veidiem, ko teikt, kā noslēgt darījumus, kā tu vari tepat no Latvijas vienkārši slēgt darījumus ar cilvēkiem štatos un ārzemēs tā, lai tevi klausītos un no tevis gribētu pirkt. Tā kā spied pogu, es 3. reizi jau prāsu. Čau!